Varenberga audzēknis ir viņa paša dēls, Ralfs Vilcāns, kuram Normunds palīdzējis izcīnīt 2 čempionu titulus, starptautiskos čempionu titulus WBC un WBA versijās pusmagies varā. Un cīņa sākusies, Kārls Akīmovs, kā to varēja paredzēt, uzņemās pirmā numura lomu. Vjakins izmanto ļoti veiksmīgi savu garo roku priekšrocību. Tas viņam arī jādara, ja grib noturēt Akīmovu drošā distancē, jo Akīmovs ir tas, kurš gribēs dominēt, kurš gribēs parādīt to, ka viņš ir tas tāda līmeņa atlēts, par kādu viņu uzskata šobrīd. Nu, jāpiezīmē, ka cageboxing pirmo cīņu Kārls Akīmovs aizvadīja pirms 2 gadiem. Arī milži cīņās pret ļoti pieredzējušo kickbokseri un boks akadēmijas finālistu Māri Karsto. Un toreiz cīņa beidzās pēc punktiem un daudziem par pārsteigumu uzvaru izcīnīja Kārls Akīmovs. Jā, nu Māris Karstais jau ir veterāns, viņš sportā atgriezās pēc ilgas pauzes, joprojām parādot to, ka viņš ir formā, to, ka viņš var boksēt, bet viņam nekas nebija jāpierāda, un viņš teica, kā viņš pats saka, viņš kāpjot ringā, viņš uzņem tās sajūtas, kas viņam liek dzīvot daudz kvalitīvāk, viņam patīk šī adrenalīna sajūta, viņam patīk šī konkurences sajūta, un Māris Karstais pēc tās cīņas arī teica, ka Kārlim Akīmovam ir liels potenciāls, un ja viņš turpinās trenēties un startēt, viņš varētu kļūt par lielu zvaigzni, un izskatās, ka daļēji sāk piepildīties Māra Karstā vārdi, un redzam, Kārls Akīmovs. Kārls izlaida, Vjatkins malacis! Kāpēc tik lūdzu Zemgales olimpiskajā centrā? Vjatkinam nav nekāds respekts pret Kārli Akīmovu, tas priecē, jo, kā jau minēju, Kārlim Akīmovam atrast pretinieks nav tik vienkārši. Lai arī Akīmovs nav tas sportists, kuram būtu pat lielākā pieredze, taču viņa potenciāls, viņa izaugsme dažgadu laikā ir tik jūtama, ka daudz to saprot un daudz negrib riskēt. Un Kārls Akīmovs oriģināli nāk no Ventspils, bet trenējās arī Rīgā. Ventspils ir tāds, gribētu teikt, boks pilsēta, kickboks pilsēta. Slavenākais boksers, protams, Ventspilī neviens cits kā Nikolais Grišuņins, 2009. un 2015. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks. Kārls Akīmovs šai cīņai gatavojās sparingojot ar Ralfu Vilcānu, ar Ukrainu Bogdanu Soboļu. Un bija vēl vairāki sportisti, ar kuriem viņš gatavojas, ar tādiem Latvijā labi zināmiem sportistiem, bet man tikko viņi izslīdēja šie vārdi no galvas. Un jāatcerēšos pārāds šīs cīņas laikā, es, protams, pastāstīšu. Bet, Kārlim Akīmovam ir tādas iespējas, kādas nav daudziem citiem, pateicoties tam, ka viņš trenējas pie Normunda Varenberga. Tur mēs redzam arī fonā Edgaru Kukainu, kurš ir viens no, gribētu, lielākajiem boks atbalstītājiem Latvijā, kurš daudziem palīdz, lūk arī Dainis Daņļevičs, asistē Kristiānu Vjatkinu. Vjatkinam padomus dod arī cits pro boksers, Emils Špīs. Vjatkins malacis, tiešām malacis, lūk arī Dainis Daņļevičs, mēģina arī darbībās parādīt, kas ir jādara. Bet, pirmais rauns priekš Vjatkinam, manuprāt, bija ļoti labs. Jā, viņš kaut kur atpalika no ātrumā, no Kārļa Akīmova, kur varbūt arī sitiens vairāks izlaida. Bet Vjatkinam redzams, ka ar izpratni, boks IQ viss ir kārtībā. Uzreiz metās aizstāvēt savu pirmo numuru. Kārlis Akīmovs turpina piegriezt skābekli. Vien ciešāk un ciešāk Kristiānam Vjatkinam. Vjatkins labi trāp pār plecam, izmanto šo tālo sitienu. Labi kustās, veic šos apri kustības Kristiāns. Viņš nekoncentrējās tikai uz vienu pusi, viņš izmanto uz vienu pusi pakustās, uz otru pusi pakustās. Tādā ziņā traucējot Kārlim Akīmovam atšifrēt un iegaumēt tās kustības, kādas
kāds izmanto Kristians Vjatkins, arī aizsardzība Vjatkinam ir ļoti cieša, vismaz pagaidām. Redzam, ka nav ērts pretinieks priekš Kāļa Akīmov Vjatkins. Un šeit, jā, caururbrās, aizsardzībā izgaida cauri, gan visi Kāļa Akīmov radītie sitienu, atrada vienu caurumu. Kristiana Vjatkina aizsardzībā, Akīmovs un vienkārši to caurumu izmantoja, kamēr Vjatkins to aizlāpīja. Bet kamēr lāpīja šo aizsardzības caurumu, Vjatkins tikmēr viņš apēda kādus vismaz 6-7 sitiens. Vjatkins jau ir pagurs, šis tālie sitieni jau paliek redzami, vieglāk nokontrolējami priekš Kāļa Akīmov. Akīmovs iešūpinās, mēģina izprovocēt uz kļūdu Vjatkinu. Vjatkins tā vietā, lai palikt pie būra žoga, iet prom. Tomēr es pieļauju, ka Vjatkinam šī ir pirmā cīņa, pirmā reize, ka viņš kāpa cīņu būrī. Vietojas klasiskais boksers. Pirms tam es cīnījies tikai ringā, tad ļoti grūti pierast pie būra. Tomēr šeit nav 4 stūri, šeit ir 8 stūri. Šeit ir žogs, šeit tu nekur tālu neatvilksies, neatkritīs, jo virvis, tas viss atkrīt, kā viņš ir nospriegots. Virvis var ļoti locīties, var ieliekties, bet šeit nekas īpaši neieliec. Tu tā kā gan izkā pret sienu atduries, nekur tālu netiec. Savukārt, kā jau teicu, Kārlim šī jau ir otrā cīņa pēc cage boxing noteikumiem. Cīņu būrī viņš jau ir iegūs pieredzi. Kā mēs zinām, bokseri ringā skaita soļus, speciāli arī pirms cīņas ieiet ringā, pastaigā pa to mēra soļus un tā. Tad tur notiek īsta aritmētika cīņas laikā, bet tādā būrī grūti nodarboties ar aritmētiku. Te ir viss tik, tik daudz, ko rēķināt. Un otrais rauns arī ir noslēdzies. Nav tā, ka Kārlis Akīmovs palicis šajā raundā bez sekām. Izskatās, ka uz pieres ir pušums. Cik dziļi brūce, nemāku pateikt, vai tur ir brūce, vai tas ir tikai skrāpējums. Redzam, cik uzmanīgi Kristians Vjatkins ieklausās Daņļeviča padomos. Un tas ļoti svarīgi, ka ir cieši saiknes starp sportistu un treneri, jo pretējā gadījumā rezultāts var būt sliktāks nekā, ka tu ieklausos treneri, tev var būt labāks rezultāts nekā, ka tu pats pa sevies. Un arī Emils Špīs padalās ar savu pieredzi. Jānis Mihaļenko sāk dzen ārā sekundāns. Šaka laiks ir noskaidrot, kurš tad ir labākais. 2 raundi ir aiz muguras. Manuprāt, pirmos 2 raundus uzvarējis ir. Jā, pirmos 2 raundus ir uzvarējis Kārlis Akīmovs. Viņš nemaina savu stilu. Obā labi trāpa Kārlis Akīmovs. Bet Vjatkin tas īpaši nesatricināja. Pie noguruma apstākļiem Vjatkins vairāk koncentrējas tagad uz ciešo aizsardzību, mazāk izmanto savus rokas, kas ir viņa priekšrocība, viņa galvenais ierocis manā skatījumā. Tomēr 2 metri šis vēziens, tas ir iespaidīgi. Tas tiešām ir iespaidīgi. Principā, iemācoties kontrolēt pār savu ķermeni, viņš varētu ļoti daudz ko panākt. Vjatkinam pieredze ringā ir ļoti nosacīt niecīga, salīdzinām ar Akīmovu, kuram arī nav īpaši daudz cīņu aiz muguras, taču Akīmovs, viņam ir ļoti labi iespēja sparingot ar labākiem, kaut gan tas pašs iespējas arī Kristianam Vjatkinam. Vjatkinam arī ir gan Mārts, gan Undls, gan Emils Špīs, gan daudz citi. Latvijā labi atpazīstam dūru meistaru.
Abiem šiem sportistiem ir paveicies ar treneriem. Gan Dainis Daņļevičs, gan arī Normunds Vārenbergs. Es domāju, komentārs neprasa Latvijas cīņas sporta zinātājiem. Opā, labi, Vjatnins labi uzbruk, taču šie sitieni nesasniedz mēķi. Doma bija ļoti labi, uzbrukums arī bija ļoti labi sagatavots īstajā momentā. Viņš tika arī realizēts, taču nepaspēja noķert kustīgo Kārla Kīmo. Kristians Vjatkins. Pēdējā minūte ir palikusi. Skatoties maz pēc tablo. Oi, labi, Vjatkins trāpā. Tagad pretuzbrukumā Kīmos iespied stūrī. Savu pretinieku ir šis Vēnspilnieks. Palaid nedaudz vaļīgāk. Klinčiņš. Atpūšās nedaudz Akīmos un uzreiz sitiens. Smuki iziet no klinča, tā arī jābūt. No klinča tev vienmēr jāiziet ar sitienu. Un šo zelta ABC ļoti labi iegaumējis ir Kārlis Akīmos. Akīmos, es domāju, šobrīd arī tādā mazā stresā ir. Viņš tā uzbruka, bet tā arī nopietni satricināt Kristianu Vjatkinu viņam arī nav izdevies. Oi, labi trāpa Vjatkins! Un tad apakšējā stāv iešūpojas Kārlis Akīmos pēdējās sekundes. Oi, kļūdās! Oi, vēlreiz kļūdās! Vjatkins! Bet šo uzbrukumu apstādina gongs. Un cīņa ir galā! Cīņa ir galā! Interesants mačs. Vjatkinam šis trešais rauns bija smagāks nekā pirmie divi, taču cepurinos puisis nevienā mirklī nerespektēja Kārli Akīmovu. Turējās pretī no Akīmos. Redzams, ka ar katru cīņu viņa rādītāji tikai uzlabojas. Viņš paliek aizvien labāks un labāks. Un es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, kad mēs viņu redzēsim pro boksa ringā. Es domāju, ka nākamgad, jau pirmajā gada cēlienā, es domāju, ka Kārlis Akīmos debitēs profesionālajā boksā. Starp citu, tādas runas klīda. Šā gada oktobrī, 19. oktobrī, paredzēts, ka Kārlis Akīmos varētu debitēt profesionālajā boksā. Taču Kārlis Akīmos nedēļu pirms šī nozīmētā turnīra arēnā Rīga devās uz čempionātu Igaunijā, amatieru boksā un savainoja uzacs, uzlika vairāk šuvus un bija jāizmirst par debiju profesionālajā boksā. Un profesionālajā kickboksingā turpina uzvaras sēriju Kārlis Akīmos.